Mēs šodien 17. maijā, tādā vēsā pavasara dienā, esam ceļojumā un esam Ainažu jūrskolā. Latvijas senioru kopienu apvienības 40 seniori dodas ceļojumā uz Salatsgrīvu un esam ieradušies arī Ainažos. Zvejas laiva Salatsgrīvā Rīgas ielas malā stāsta un liecina. Esam atbraukuši uz pilsētu, kur zvejniecība ir godā. Laiva pilsētai dāvināta te pirms 10 gadiem, taču arī pati Rīgas iela ir atsevišķa stāstījuma vērta. Tā bija galvenā iela, nepavēlt viņa Rīgas iela, jo redziet, ko stāstīja arī gīdi un ko es esmu piedzīvojis, mums kādreiz bija parasts koka tilts manas skolas laikā, kuru rudenī ņēma nost un pavasarī lika atkal atpakaļ. Un mēs esam ar laivu vesti pāri upei, ja? Un tad tieši, kad Rīgas iela beidzās, tajā mēs esam tagad labajā krastā. Mēs bijām no rīta kreisajā krastā, kad mums stāstīja par Rīgas ielu. Un tad, kad beidzās Rīgas iela, tad kalnā bija tāds krodziņš, melnā bumba sauca, un tad no tajā kroziņā tur zvejnieki papriecājās pēc zvejas, un atkal gāja pa to tiltu par tilts bija. Viņš nešūpojās tā kā tagad pagaida tilts šūpēs. Viņš diezgan labi tas koka tilts turējās, bet darbs tas pamatīgs. Un tā māja, kurā es dzīvoju, ja, tā ir senatne, tā ir īstenībā bagātu cilvēku māja kādreiz bijusi, un viss tā Rīgas iela, kā gidi arī stāstīja, dažādi īpašnieki bijuši. Un tur bija aptieka, tur bija pasts, tur bija grāmatveikals, tur bija arī restorāni, tur bija maizes ceptu tajā mājā, kurā es esmu dzīvojis Rīgas ielā 3. Un maizes ceptu, un to es bērnībā tādas interesantas fakts būtu, ir ko stāstīt un stāstīt, bet jā, pārējās ielas jau ir, tur ir jaunas, tur ir vairāk ir jaunbūves uztaisīts. Šeit blakus ir Brīvais Vilnis, kurā strādāja mani vecāki abi. Mamma strādāja par noliktavas pārzeni. Un mans tētis kapteinis brauc jūrā. Un šajā pilsētā patiešām ir bijuši ļoti skaisti svētki vienmēr, jo tad, kad es biju bērns, tad jau nebija tikai reņģis jāēd, tad jau ēdām lašus, zušus un lašu ikras un zivis bija vairāk, bet šobrīd, protams, visa jūra ir izsmelta un nav tādas tik lielas iespējas. Dienas pirmajā cēlienā Salatsgrīvā aplūkojam vien Rīgas ielu un uzklausām stāstījumu par šīs ielas vēsturi un ļaudīm, kuri reiz šeit mituši. Tālāk mūsu ceļš ved uz Ainažiem, kur pēc Krišjāņa Valdemāra ierosmes tālbraucējs kapteinis Kristiāns Dāls pirms vairāk nekā 160 gadiem nodibināja jūrskolu. Ainaži ir man tāda mīļa un vēsturiska vieta, jo mani mammas brāļi bija kapteiņi Kunstbergi. Arturs, Rudolfs un Ernests, kas vēlāk kļuva par Kalnāju ar manu uzvārdu arī. Un viņi šeit 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā pulcējās un atcerējās tās jūrniecības lietas, kas tika apgūtas Krišjāņa Valdemāra jūrskolā. Tā jau bija nākošās paaudzes jūrskola, kas, viņi absolvēja tajā laikā 1930. gados un kļuva par tālbraucēju kapteiņiem. Bet vienmēr viņi atcerējās šo Kristiānu Dāli, protams, atcerējās Krišjāņa Valdemāru, kas šīs skolas ir, un es no saviem onkuļiem zinu tos stāstus, kā viņi šeit brauca tikties vecie jūras vilki. Viņi tur minēja arī to pašu, ka viņi ir bijuši dzelzs vīri uz koka kuģiem, ka viņi ir bijuši tādi, ļoti spēcīgi un, zinātkāri puiši. Bija ļoti skaisti, kā muzeja direktori mums šodien pastāstīja
vēsturi par Krišjānu Valdemāru iedibinātām jūrskolām un bija ļoti, ļoti mīļi un sirsnīgi klausīties, kā viņi stāstīja par šo vietu, kas 161 gadu jau tiek saglabāta, ka te bija tā pirmā jūrskola. Cara laikā jūrskolas tika vairākas organizētas. Protams, ar Krišjānu Valdemāru lielu cīņu un pretestību cars bija, bet beigās Latvijā tika nodibināts ļoti daudz jūrskolas piekrastē. Ainažu jūrskolu mēdz dēvēt par latviešu pašapziņas kalvi, un muzejs mums stāsta par tām senajām dienām, kad Latvi tikai sāka braukt jūriņā. Daudziem latviešiem saikne ar Ainažu jūrskolas vēstījumu ir dziļi personiska un sasaucas ar senākiem un salīdzinoši neseniem mūsu vēstures notikumiem. Man tā dzīve ir veidojusies, ka es esmu pašreiz un esmu dzīvusi Mazirbē, un mans vecais tēvs ir strādājis Mazirbas jūrskolā kā kalpotājs. Tātad mūsu īpašumā ir bijusi Mazirbas jūrskola, kas arī 1893. gadā ir dibināta. Tātad ar jūrniecību, ar jūru, ar šiem stāstiem vienmēr man ir bijis tāds mīļas bērnības atmiņas. Es vienmēr arī atceros tādu slavenu zemūdens roņu kapteini kā Hugo Legsdiņu, kas nodzīvoja lielu mūžu līdz 100 gadam, un mēs bijām bērnībā, es klausījos viņu interesantos stāstus, tāpat par visiem vecajiem jūrniekiem. Bija arī tā, ka es viņus jau ieraudzīju tad, kad viņi bija ar sirmām galvām, bet viņi ar staltu stāju. Šitie ir tie tās reizes, kad viņi bija. Man ir tā arī jāsaka, ka es patiešām atceros, kad es esmu bijusi arī viņu bērēs. Viņi nākuši pie mums ciemos viss, un šite mani bērēti, manas onkulis varētu būt. Tad, kad padomu laiki beidzās un kad bija mūsu brīvības laiki, es atceros, kā viņi ar kādu sajūsmu visi pasūtīja jaunās kapteiņu cepures, kur vairs nebija nekādas agrāk padomu laika kapteiņu cepurēm, laikam bija zvaigzne, tad tur tā zvaigzne vairs nebija, un tad viņi ar tām cepurēm gāja, viņi gāja arī godos un priekos, un bieži vien arī es esmu piedalījusies vairākās viņu izvadīšanā, bet tas vienmēr bija ar tādu atmiņām un tādiem, un galvenais es atceros arī tās skaistās jūrnieku dziesmas, kādas dziedāja mani onkuļi. Viņi bija ļoti muzikāli, gitāra, mandolīna un vienmēr bija skaistas dziesmas. Tā kā tā jūrniecības muzejs tā man ir ļoti mīļš. Un šeit toreiz atklāja to pieminekli Krišjānam Valdemaram, tad arī Ulmanis kā. Šeit jau vecie vīri sēž. Egons Līvs bija viņu liels draugs, rakstnieks, un tas arī bieži vien piedalījās šeit. Klausījās veco jūrnieku stāstus. Ainažu jūrskola ar savu kopto dārzu, interesanto ekspozīciju un aizraujošo muzeja direktoru Sīvetes Erdmanas stāstījumu iedvesmo. Mēs latvieši patiesi varam paveikt lielas lietas. Šī pirmā reize, ka es vispār šī rajonā esmu, un tā, ka man ļoti patīkams brauciens, un Ainažu tajā jūrskolas muzejā man patika visi tie cilvēki, kas tur ir interesanti, bija paskatīties, kādi cilvēki tur ir bijuši un ko viņi darījuši. Tā, ka tas ļoti interesanti. Es fotografēju tos burkuģus, man tie ļoti patika, ka tur ir daudz viņu visādi izstādīti. Tā, ka ļoti skaisti un interesanti. Katreiz gribas kaut kur uz jaunu vietu aizbraukt, kur vēl nav būts. Pusdienojam daudz iecienītajā Kuiviškrogā. Un tad jau atpakaļ uz Salacgrīvu, kur mūs gaida tik interesants piedzīvojums kā Reņģētāju festivāls. Par cik šī ir
jūrnieku pilsēta. Īstenībā kādreiz bija liela zvejniecība un daudz bija kuģu un tā. Tagad ir uztaisīts Reņģēdāju festivāls. Šis ir 8. Reņģēdāju festivāls. Un lūk, un šajā Reņģēdāju festivālā tā galvenā opcija ir, kā no rīta atbrauc no jūras zvejnieks un ar laiva pilna ar reņģēm. Un tad cilvēks stāv rindā, to mēs šorīt redzējām, braucot pāri tiltam. Laiva pilna ar reņģēm. Nevienmēr, bet gadās, kad ir. Izrādās, šogad ir īstais laiks reņģu nākšanai ārā no ūdens un labi varēja noķert un cilvēki varēja dabūt reņģes spaiņos un tad tas viss pa brīvu. Un tā liela rinda stāvēja, un tad cilvēki ēd šīs reņģes priecīgi. Tā tikai šķiet, ka tirdziņi visur, kā Salatsgrīvā tā Rīgas Vērmaņu dārzā, ir vienādi. Tā nav. Atšķirīgi ir gaisotne, cilvēki un arī piedāvājums. Te kaut kas tāds īpatnējs, vai ne, ir īpatnējs. Salatsgrīvas tāds īpatnējs kaut kāds, tāds tikai priekš pilsētas tā kaut kā. Citādi nav tā kā Rīgā. Tas nav tā. Salatsgrīvā es esmu pirmo reizi, un man tas viss ļoti interesanti iepazīties ar, jo dzirdēts bija par to Salatsgrīvu, bet par visiem, par jūru, par šitiem festivāliem, bet būt es neesmu bijusi. Nu, man patīk šodien, kad mēs gājām ar gidu pa brīvi to Rīgas ielu, vai ne? Tur tās senās mājas, viss tās ļoti, ļoti interesanti bija redzēt un tā. Un viss iepazināmies un ar muzejiem. Nu jā, viss festivāls, viss šitais te viss man ļoti interesanti tas viss ir. Salatsgrīva atrodas tikai aptuveni 100 km attālumā no Rīgas. Tomēr šeit valda pilnīgi cita gaisotne un tikai mazpilsētām raksturīgais šarms. Mēs stāvam zem ievas. Es tieši izvēlējos pie kultūras centra zem ievas, jo es šajā pilsētā esmu dzimusi un esmu skolā gājusi. Tagad mana mītnes zeme ir Rīga. Lūk. Un mēs esam atbraukuši 40 Latvijas senioru kopienas apvienības ļaudis atvesti uz šo pilsētu, paskatīties, kā te izskatās, kā gal galā šī Ziemeļvidzeme. Un te ir daudz savādāk nekā Kurzemē, kaut kāds dialekts drusku līdzīgs un tā, apskatīties, kā šī pilsēta izskatās šobrīd. Šeit ir koncerti un klausās koncertus cilvēki, ir arī tirdziņš, bet pats interesantākais, mēs tikko bijām Kuivīšu krogā. Tas jauks nosaukums. Viņi ir tā mazais ciematiņš Kuivīži aiz Salatsgrīvas, bet pēc būtības viņi skaitās jau Salatsgrīvas teritorijā. Un mēs visi gardi paēdām, pateicoties Delfīnu grupai, pateicoties Latvijas senioru kopienas apvienībai. 40 cilvēki ir gardi paēduši un tagad var lustēties un dejo jau pa laukumu. Skatījos, ka nāc šeit, ka jau dejošana notiek. Tagad vilnīts, jūras vilnis šeit sāk! Vilnis aizgāja vilnis! Kurš tad vilni nezin? Vilni, ne jau to čāli, bet jūras vilni! Un šeit, aiziet! Un vēl es izieraks! Izskaties, gēnau veipā! Vai esmu slikts nelabais? Salatsgrīva prot pārsteigt. Ar savu jahtu ostu Bura, promenādi gar Salatas krastu un Slavas alēju, kurā redzam ievērojams Salatsgrīvas viesu roku nospiedumu bronzā. Igaunijas prezidents Tomas Hendriks Silves.
Mēs esam šeit šodien Sabiedrības integrācijas fonda projekta ietvarā, kur mēs esam paredzējuši tāds brauciens, un Salacgrīvā mēs tiksimies arī ar vietējiem senioriem, tāpat mēs tiksimies ar pansionātu sociālajiem darbiniekiem, kur tālāk varēsim rūpēties varbūt par viņiem, un mēs esam pateicīgi arī Delfīnu grupai, akcijas sabiedrībai, kas šo palīdz, lai mums šis pasākums būtu tā labi noritēts, un viss būtu kārtībā, un lai mēs varētu arī sarunāt tālākā Korģenes pansionāta, kā mēs varam sniegt palīdzību, ko ziedojumā mums atļauj pirkt mantas un dāvināt tādiem pansionātiem, kam tā vajadzība ir. Katrs brauciens uz kādu no Latvijas pilsētām dod jaunu, interesantu pieredzi. Vietas, kurās kādreiz jau būts, mēs atklājam sev no cita skatu punkta, pilsētas, kurās esam pirmo reizi ar prieku iepazīstam. Iegūmu no elastiskā izglītojošām ekskursijām ir daudz. Šie seniori arī visi mācās senioru skolā un daudz zinības gūst, un šobrīd arī daudz zināšanas iegūnu, ko mums stāstīja gide, ko īstenībā es pati pastāstīju par Salacgrīvas pilsētu, un arī ir senioriem ir interesanti redzēt visu to, kas notiek visā Latvijā, un tas ir tikai pateicoties tām iespējām, ka mums ir apvienībai tādi projekti, kad mēs varam braukt, un mēs jau būsim drīz apgūši visu Latviju, un cenšamies arī palīdzēt Latvijas ļaudīm, jo mums ir izveidojusies brīvprātīgo grupa. Un es tā kā tās grupas vadītāji un arī Svētās ģimenes mājas senioru kopienas vadītāji. Un šie brīvprātīgie katri sadalīti par opcijām. Vieni atbild par fotografēšanu, vieni atbild par tamborēšanu, radīšanu un tā tālāk. Mums ir lasītāju klubiņš un daudz šādas te lietas. No visa brauciena es gūstu to iespaidus lielus, ļoti lielus iespaidus par to vietu, kur es atrodos, vai neko es esmu redzējusi. Pēc tam man ir salīdzināta ar visām tām, kur ir iepriekš bijis, un kaut kāds tāds, bagātina ar visu to. Ļoti daudz bagātina tomēr. Piemēram, Salacgrīvā es arī šajos gados neesmu bijis, tagad es esmu bijis un zināšu, kas tas ir vai ne, un kā tā ir, kur tas ir. Tas ir ļoti tā patīkami zināt visus. Tas dod iespēju labāk iepazīties arī ar saviem cilvēkiem un iepazīties ar Latvijā visiem svarīgākiem cilvēkiem, kas ir agrāk bijuši un dzīvojuši un ko viņi ir darījuši. Tādas lietas vispār ļoti interesanti. Un satikties arī ar citiem senioriem, tā kā mēs esam no ģimenes mājas.